Esi klusa, mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no viņa nāk mana cerība. Tikai viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums. Es gan netikšu satricināts. Dievs ir mans svētības avots un mans gods, mana stiprā klints, mans patvērums ir Dievs. Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam, bet kā rakstīts, to zaimi, kas tevi apsmēja, krituši uz mani. Jo viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami rakstos, iegūtu cerību. Dieva vārda lasījumi no 62. psalma, 6. līdz 8. pants, un romiešiem 15. nodaļa, no 1. līdz 4. pantam.